tas nav pārsteigums, bet tomēr savā ziņā diezgan pretīga rīcība. Tur ir kaut kādi skauti, tīpaši tie, kur Monreālē tur ir biceps apkārtmēr 1 metrs. Jā, bet kāpēc vajag tās 3 sekundes tur pēc spēles? Tas man šeit vispār ir tik ļoti pārspīlēts no Vācijas pasta līdz NHL. Tas ir, es ceru, ka pēc 30-40 gadiem varēs uzņemt tādu normālu Latvijā filmu. Esiet sveicināti hokeja podkāstā Devītnieks, 34. epizode 2024. gadā gan pirmā. Bet, kā ierasts, Lotārs Zariņš, Uvis Broži ir ar jums, un gada svarīgākās nominācijas jau ir noskaidrotas. Gada dzīvnieks un gada kukainis. Nu, klāt esam arī mēs. Mūsu nominācijas pagaidām nebūs. Mēs tās dalījām kopā ar Jāni Matuli, bet Ulvi iesākumā par to, kā tu sagaidīji jauno gadu. Es saprotu, ka tu biji pie mūsu pārjūras kaimiņiem Zviedriem, ja? Jā, pirmo reizi mūžā man šķiet, es sagaidīju jauno gadu citā valstī. Sanāca pabūt Gēteborgā, tieši jaunajā gadā, jaunā gada sagaidīšanas laikā, apmēram 100 km prom no Gēteborgas, mazliet vairāk, bet jā. Salūts šauja arī tur, kā izrādās. Zviedriem arī tā lieta diezgan iet pie sirds. Man liekas, ka Latvijā. Labi, es nezinu, es biju atkal uz mazo prinču zaļumballi, un tur iekšā salūts nebija. Es zināju, tu esi lielākais mazā prinču fans. Jā. Ja nezinu, ko dāvināt Lotāram, uzdāvinu viņam mazo princi. Jā, starp citu, vienreiz es neuzdāvināju, bet manai sievai uzdāvināju mazais princis kalendāru. Sanāca norganizēt, viņiem bija vārdiena, un tad uzdāvināja. Tā kā ar hokeja blogu kalendāriem? Starp citu, hokeja blogu kalendāri, labi, ka ieminējies. Mūsu vēl pāris eksemplāri ir palikuši. Ja jums ir interese, varat uzrakstīt, apjautāties, kā viņus iegūt, bet pāris eksemplāri ir, un šogad tiešām simpātisks, bronzas tematikā. Šogad tiešām simpātisks. Aizdītajā gadā viņš bija mazliet gaišāks, šogad tumšāks, un Kaspars Daugoviņš, tāpat arī Kristiāns Rubīns, Rihards Bukārts un Artūrs Šilovs ir šie personāži, kas ir uz šī gada kalendāra, bet mums noteikti jāieskicē par to, kas mums šogad vispār sagaida. Paldies visiem skatītājiem un klausītājiem, kuri bija pagājušajā gadā ar mums. Pagājušais gads, var teikt, bija tāds pirmais pilnvērtīgais mūsu podkāstam, un šogad mēs turpināsim, kā teikt, turēt kāju uz gāzes pedāļa. Pagājušā gada nogalē jau Ģirds Ankepāns mums parādīja, ka hokejs cilvēkiem Latvijā interesē. 21,000 skatījumi, un mēs noteikti arī sarūpēsim daudz pārsteigumu šogad. Tā kā centīsimies mēnešu ietvaros norganizēt randiņu divatā, un vēl kāds trešais mums būs klāt, kurš varētu pastāstīt vairāk par hokeju, kurš vairāk zina, mēs jau tikai tā runājam. Trietā reizēm mēdz būt azartiskāk, jā. Bet Latvijas hokejā ir pietiekami daudz vārdu, pietiekami daudz cilvēku, kuriem ir ko stāstīt, un centīsimies pietiekami regulāri vest viņus ciemos pie mums uz ballīti trietā, bet ir laiku pa laikam jāpiesēž arī divatā, jāparunā galā daudz, kas ir noticis un notiks gada garumā. Hokejs rita savu dzīvi, un mēs viņam mēģinām sekot līdzi. Es domāju, ka tu vari sākt un pieķerties klāt tiem tematiem, caur kuriem mēs šodien iesim cauri. EHR – mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podkāsti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.FM. Parunāsim, protams, par U20 pasaules čempionātu. Bija klāt no pirmās līdz pēdējai dienai. Arī finālu redzēju savām acīm, redzēju konfeti, vispārējo redzēju, kā sūta bučas ASV hokeja. Jā, kā amerikāņi mēģina sadot pa muti Zviedriem vai arī otrādi. Parunāsim par U20, pieķersimies varbūt tā vairāk šoreiz tieši NHL spēlētājiem, jo daudz kas galā ir noticis. Uvis Balīnskis parakstīs jaunu līgumu. Jausmers Ļikins arī tur ar cimdiem pavicinājās. Teodors Bļugers ir tik karsts, cik karsts viņš nav bijis nekad savā dzīvē. Jā. Un Zemes Girgensons arī atgriezies pēc traumas, atgriezās ar vārdu gūmu, bet Buffalo joprojām atgriežas tur, kur viņi ir pieraduši būt. Jā, bezdibenī. Bet es domāju, ka mēs varam sākt ar Latvijas U20 hokeja izlasi. Ceturtdaļfināls sasniegts, ko
vismaz arī federācija nosprauda šo mērķi. Tur ir jātiek, kas tālāk. Tālāk mēs apstājāmies ceturtdaļfinālā un ASV hokeja izlase. Cik skatoties arī šo finālu, vismaz caur televizoru, viņi bija gausties pārāk par visiem tie ātrumi, tā meistarība. Un, tas ātrums, laikam, tas bija tas dominējošais vispār. Ja sākumā pret Zviedriju likās, ka būs līdzīga cīņa, tad sakrita, Zviedri neiemet un beigās likumsakarīgi arī čempioni. Bet par Latvijas U20 izlasi daudz ļoti negatīvu komentāru bija no cilvēkiem. Tas nav pārsteigums, bet tomēr savā ziņā diezgan pretīga rīcība. Tāds ir līmenis Latvijas hokejam. To es skaišu. Nē, tā ir. Kāda jēga, apcelt, jeb nievājoši izteikties komentāros par Latvijas U20 hokeja izlasi. Ja mēs redzam, cik mums tie daudz hokejs ir reģistrēti Latvijā juniori mazāk kā 3000, pārējām valstīm ir 10 000 šo junioru hokejistu. Tā ir vienkārši tāds līmenis. Sāksim ar to, pasauksim, kādas vietas mūsējiem ir bijušas iepriekšējos U20 pasaules čempionātos. Sāksim ar šo gadu un dilstošā secībā 8. vieta, 9., 7., 12., 14., 12., 10., 11. un 13. Tie ir pēdējie 10 turnīri. Tātad otrs labākais rezultāts vēsturē, tas, ka mums pēc 3 spēlēm bija vārtu bilants tāda... Reizēm, vārdu bilants pasaka vairāk nekā 1000 vārdu, bet 0,20, protams, nav baigi skaistais skaitlis, bet junior hokejā pirmkārt tā starpības starp pieaugušo hokeju un valstu meistarības līmenī, pieaugušo hokejā izlīdzinās, bērnu līmenī tā starpība ir diezgan liela, un tas, ko tu pieminēji, gribam mēs cīnīties ar Kanādu, bet, lai mēs tiktu tālāk par gribēšanu, jāsāk ar to, ka mēs vispirms aizdomājamies. Latvijā ir cik junioru komandas? Un, protams, mums jāsaka liels paldies arī mūsu draugiem Balcī par šīm omulīgajām telpām. Un, ja vēl tu neesi apdrošinājis savu bērnu, tad noteikti to var izdarīt. Hokeja podcasts ir tie atslēgas vārdi, kuriem var dabūt 10% atlaidi visiem Balcī pakalpojumiem, Otsta, kasko, bērnu apdrošināšana, dzīvokļu apdrošināšana, visi iespējamie pakalpojumi. Un, protams, arī Eiropas Hītu radio. Bez viņiem nebūtu šāda tehnika, nebūtu tik laba labskanība un, protams, arī tik laba mūzika, ko klausīties mašīnā. Tā kā paldies mūsu lieldraugiem un tagad atgriežamies apkai pie podkāsta. Latvijā junior komanda šobrīd cik ir? Viena. Kura? Hokeja skola Rīga. Principā tas ir U18 izlases bāzes klubs. Tas jau nav U20 bāzes klubs. U20 nav. Jā. Tas ir jaunieši, juniori, pieaugušie. Mums nav nevienas junioru komandas. Tā, faktiski paskaties, mums nav nevienas junioru komandas. Tad mēs mēs gribam cīnīties ar Kanādu. Kanādā ir 3 augstās junioru līgas, un tad ir vēl pakāpiens zemāk. Bet pieķersimies 3 augstajām. Katrā apmēram 20 komandas. Tāda kopā 60 komandas. Spēlē tur, protams, arī daži ārzemnieki, bet viņi nav daudz, jo tur ir ļoti stingri limiti. Katrā komandā, pieņemsim pat 20 spēlētājiem, 60 komandas, tad tālāk pājam uz Ameriku, koledžas, junioru līgas, viena un otra, no kuras Latvija bija pārstāvēta, pājam uz Zviedriju, tur kāda ir sistēma šīs 3 komandas. Pie tam vēl Zviedri daudz hokeja spēlē augstākajā līgā. Zviedrijas, spēlē augstākajā līgā, jā. Līga. Un beigās Zviedriem arī tas sastāvs tur pamainījās, jo viens aizsargs dabūja traumu, pārbaudas spēlē pret amerikāņiem, viņi tur ar ceļa rulli nonesa nost. Vietā viņi ielika citu aizsargu, kurš beigās kandidēja uz simbolisko izlasi visu turnīru, un finālā man šķiet viņš bija komandas labākais aizsargs Lindsteins, kuram tajā brīdī bija 18 gadi. Viņš spēlēja Allsvenskā pēdējos mačos tur ap 20 minūtēm. Tas ir viņiem spēlētājs, kurš oriģināli nemaz nebija sastāvā. Viņš ielica sastāvā, viņš ir viens no labākajiem aizsargiem turnīrā, viņš spēlē droši vien Eiropas labākajā 2. līgā ap 20 minūtēm. Latviešiem labi pazīstamā komandā Brīnas, kur spēlēja Indrišs un Čukste. Jā. Punkti šim te jaunajam aizsargam tur arī vācās, un šādi spēlētāji viņiem netiek sastāvā. Tas parāda to līmeni reāli. Tā realitāte ir šobrīd tāda, ka junioru hokejā mums mērķim ir jābūt noturēties elitē.
tam ir jābūt mērķim, tāpēc, ka aizbrauc uz Gēteborgu, es redzēju, mēs esam bijuši abi lielajos pasaules čempionātos. Mēs redzam, tur ir kaut kādi skauti, tīpaši tie, kur Monreālē, tur ir biceps apkārtmēr 1 metrs. Jā, viņi rūki bazuki. Bet, viņi dzer, tos pulverīšus, viņi vienkārši iemet mutē un tad uzdzer pienu vai ūdeni. Bet to es redzēju, skauti tur ir, bet viņu nevar teikt, ka viņi ir īpaši daudz pareizi. Tu piekritīs, kā 10 tur apmēram grozās staigā. Aizbrauc uz U20 pasaules čempionātu. Es nepārspīlēju, sakot, vesels sektors ir atvēlēts skautiem. Tu vari, protams, paskatīties, kā izskatījās ceturtdaļfinālā pret amerikāņiem. Tas sektors, protams, spēlē sākoties pilns. Trešais periods iet uz beigām. Tajā sektorā gandrīz neviens nav palicis, jo visi ir redzējuši to, ko vajadzēja redzēt. Tur tu vari paskatīties, kā Šeins Dons sēž tev priekšā, kādas piezīmes viņš raksta. Tur Niklas Lidstrēms vienkārši staigā. Tur, protams, cilvēki arī iet garām sveicinās ar viņu. Tur Denijs Briērs atbraucis un dabūjis kurvīt no amerikāņu zvaigznes, kurš pasūtīja 3 mājas tālāk visu Filadelfijas komandu un pateicis, tā nespēlēšana, mainiet man prom. Iedomājieties arī par tiem spēlētājiem, kas nāk pretī Latvijai. Amerikāņu uzbrucējs un atzīts par turnīru labāko uzbrucēju, bet vai viņš vispār tur bija labākais tajā komandā? Es nezinu, vai es tā teiktu, bet šis uzbrucējs vienkārši pasaka šai NHL komandai, ejiet ratā, es pieņems negribu spēlēt. Viņam ātri atrod arī citu komandu. Jā, mēs sapņojam, būs labi, ja viens no šī sastāva tiks līdz NHL. Tas būs ļoti labi. Jā, tā realitāte tā ir mūsu tāda, vieta. Jā. Tā ir mūsu vieta, un kā arī Jānis Cabols minēja, šīs rezerves ir tik daudz, cik ir. Protams, gribētos teikt skaistus vārdus, bet tāda tā reālā situācija. Toties pieaugušo hokejā, kā mēs redzam, tas izlīdzinās. Izlīdzinās, jo ir lielāka iespēja. Pirmkārt, tas, ka Latvijas vārdsargs tajā dienā būs labāks nekā pretinieku vārdsargs. Ir lielāka iespēja, jo ir mazāka atšķirība līmeņos. Ja spēlē Latvija pret Zviedriju ceturtdaļfinālā, un Arturs Šilovs ir vārdsargs, kurš jau ir uzspēlējis tajā brīdī NHL. Vārdsargs, kurš klauvē pie tām durvīm, un Zviedriem plus mīnus tāda paša līmeņa vārdsargs ir. Tad ir lielāka iespēja, ka viņš tajā dienā dominēs, un otrs vārdsargs būs sliktāks par viņu. Tajā pat laikā mēs varam aizdomāties, junioros tā starpība tomēr ir daudz lielāka. Tā līmeņa atšķirība tāpat ir milzīga, jo man likās arī pirms turnīra Slovākiem 9 draftēti uzbrucēji. Draftēts jau aizsargs, aizsardzībā arī kādreiz, kāds varbūt atcerēsies, Branko Radivojevičs bija tāds spēlētājs, viņa dēls, kurš 16 gados jau debitēja Zviedrijas augstākajā līgā. Blatņiks. Varbūt, jā, varbūt. Vārtvīrs, kurš iepriekšējā pasaules čempionātā jau principā bija labākais turnīra vārdsargs un aizvilka arī komandu līdz pagarinājumam toreiz pret kanādiešiem, kurš arī šajā turnīrā bija ļoti labs un arī draftēts NHL 2. kārtā. Ar visu to viņi nekur netiek tālāk par ceturtdaļfinālu. Labi, viņiem tas draftētais aizsargs tajā spēlē. Tur pēdējos 2 vārdus atved, un, ja pirms tam runāja, viņš varētu tēmēt arī starp citu Radivojevičs dēls un Štrbāka dēls. Ar Štrbāks tas man atcita atpakaļ atmiņā Sandu Ozoliņa. Jā, tas ar dūrēm jādēļ. Tas blieziens, bet viņš tur sataisīja pamatīgus. Šeit pīkstuļi būtu jāliek, ja es pastāstītu, ko viņš sataisīja, bet principā viņa dēļ zaudēja Slovākiju ceturtdaļfinālā pret Somiem pagarinājumā, bet tā starpība tomēr ir diezgan liela. Mums ir jāpriecājas par to, ka mēs esam elitē. Tas ir tas mans secinājums. Es gribu tēmēt uz medaļām, bet junioros uz medaļām. Stipri šaubu. Bet, man liekas, tas nebūtu tik liela ažiotāža, ja turnīrs notiktu Kanādā un tās spēles būtu naktī. Cilvēki redzētu tikai spēļu virsrakstus ziņās, jo ierasti jau nav tik liels diskusijas par to, kā tad jauniešiem iet šajā pasaules čempionātā. Jo es noteikti Kanādā no rīta apskatījos, izlasu, labi, zaudēju, neko darīt. Dzīvo tālāk. Visi visādi apstākļi. Tas, kad notika, varēja redzēt spēles pietiekami ērtā laikā. Protams, tie 0 vārti, ja kaut vai viena ripa būtu iemesta, protams, tas diskurss kopējais mazliet arī mainītos, neapšaubām, bet ar to dzīve nesākās, ar to dzīve nebeidzās. Kā es arī turnīra laikā skaitīju, tad savā laikā mēs uzstādījām antirekordu. Zaudējām Kanādai 0-16. Es skatījos to spēli savām acīm. Vajadzēja mazgāt pēc tam. Bet no tā sastāvums ir vairāki, man šķiet 5
Cik tu biji uzrakstījis? 5 laikam? Man šķiet 5 cilvēki no tās komandas ir pasaules čempionāta bronzas medaļnieki. Cik cilvēki atcerās, ka viņi zaudēja Kanādai 0-16? Es atceros, to atceries. Kāds, kas skatās, atcerās, bet lielajā bildē visiem taču vienalga. Tas ir junioru hokejs, tas tāpat ir beigās pakāpiens. Vienīgā valsts, kas var sataisīt traģēdiju no junioru hokeja neveiksmēm, ir Kanāda. Labi, kanādieši arī nebija pašā labākajā sastāvā, ja viņi būtu atsūtījuši labākos spēlētājus. Jā, tad varbūt Konoram Bedārdam tagad nevajadzētu ēst ar salmiņu, bet tas jau cits stāsts. Bet ir jāsaprot arī tas, ka U20 šobrīd ir tas pēdējais līmenis, kurā labākie spēlē pret labākajiem. Protams, ar nelieliem izņēmumiem, tur Zviedriem 1-2 spēlētāji trūkst, Slovākiem 2 spēlētāji trūkst, kanādiešiem mazliet vairāk, bet tas ir tas pēdējais līmenis, kur ir labākie pret labākajiem. Pieaugušo hokejā spēlēt labākie pret labākajiem, iet mums ļoti grūti. Noteikti būtu grūti, bet es nezinu, cik mums grūti ies ar nākamo tematu. Labāk nekā ar iepriekšējo, mēs esam ieskrējušies. Mēs esam iesiluši. Motors ir uzsils, ārā vairs nav -20, bet tad, kad bija -20 un tev vajag piedarbināt dīzeli, tad ir... Zini, man vairāk patika -20, jo tad spīdēja saulīte, vai bija tas gaiss arī svaigāks un bija piesals. Un šī bija tiešām tā reize, kad es vēlējos, lai paliek tā. Kam būtu jānotiek, lai tu kļūtu par sinoptiķi? Sinoptiķi? Mainīt karjeru un izdomāt ripas man neinteresē. Man interesēs saulīte un stāstīt cilvēkiem, vai būs otrais laika tips vai trešais. Tad noteikti vajadzētu dzīvot citā valstī, jo tad es te varbūt labāk varētu noteikt to. Ne noteikti, bet hokejs tur būtu mazāk un varētu runāt par laikapstākļiem. Bet man vairāk patīk iziet ārā un tad baudīt laikapstākļus. Man vairāk patīk -20 nekā -1. Jā. Bet es domāju, ka mēs esam pelnījuši šajā brīdī. Heitu, jo nav normāli patikt -20. Man labāk patīk +25 nekā -20. Jā, un starp citu, man tāds jautājums, skaitlis no viens, teiksim tā, labi, es varbūt, teiksim, skaitlis no 1 līdz 30. Kurš tev skaitlis, kur tu tā kā pateikt? No 1 līdz 30. Es teiktu, es ņemtu 1. Tu neņemtu 1. Okay. Kādu horoskopu tagad lasīs? Nē, horoskops noteikti nebūs, bet mēs varam apsveikt Lauri Larionovu ar iegūto cepuri Columbus Blue Jackets, tāpēc, jo iepriekšējā podkāstā ar Jāni Matulu mēs uzdevām šo jautājumu, kurš latviešu vārdsargs ir atvērījis visvairāk metienus vienā spēlē. Un tur bija diezgan daudz arī. Artūrs Irba tika pieminēts, arī Kristers Gudļevskis. Diezgan šis jautājums audiāli izskanēja tā, ka kurš vairāk atvērījis starp latviešiem, bet video formātā tur varēja redzēt, jā, kad ir labojums, kad tieši NHL. Un Gudļevskis tika minēts un tā, bet mēs noteikti piešķirsim arī balstu citreiz. Bet jā, Lauris Larionovs, mēs tevi apsveicam ar iegūto Columbus Blue Jackets cepuri. Tagad tev nebūs augsti. Gan jau pirms tam arī nebija augsti, jo tomēr tie mīnus nav tik lieli. Jā, bet pārliksim uz nākamo tēmu. Nākamā. Kolumbusa. Kā tu domā, cik ilgi vēl būs aktuāli staigāt ar šādu cepurīti Latvijā, vai tu neesi sliktā brīdī izdomājis viņu uzdāvināt? Vai arī pēdējā labajā brīdī? Es teiktu, ka šis ir pēdējais brīdis, kad viņu uzdāvināt, jo ja mēs viņu dāvinātu nākamajā ziemā, tad es domāju, tās vairs nebūs aktuāli. Labi, nākamā ziema, tātad tu saki, Elvis vairs nav pēc gada Kolumbusā. Es domāju. Vai viņš šīs sezonas beigās ir Kolumbusā? Es domāju, ka šīs sezonas beigās viņš vēl būs Kolumbusā. Varbūt arī, ka nebūs, bet es domāju, ka... Īsti. Jā, tieši tāpēc cilvēki mūs skatās, lai dzirdētu atbildi. Būs. Varbūt arī nebūs. Nē, es domāju, ka viņš būs un ka sezonas beigās viņš jau būs Kolumbus komandā, bet starpsezonā, kas notiks draftā ap to laiku, es domāju, tajā vasaras periodā, kad Elvis arī varētu pamest Kolumbus. Jā. Jo tomēr līdz sezonas beigām viņi vēl uzturēs to cerību, to intrigu un skatīsies, kā Elvis nospēlēs. Un šis kautiņš ar Tomu Vilsonu noteikti nebija pats skaistākais, bet es pieņemu... Man patika. Nē. Tomam Vilsonam pa gurķi grib iedot ne tikai tie, kas spēlē pret Vašingtonu. Es domāju, ka kāds komandas biedrs arī labprāt viņam un tur jau uzlietu karstu kafiju. Paskatoties to spēles highlights, varēja redzēt, ka Vilsons visu laiku pabakstīja. Kaut kur
ar nūju vai ar plecu pagrūž Elvi un vienkārši uzvāk. Ja nav neviens komandā, kurš var iedot viņam bietē, tad pašam Elvim tas jādara. Diezgan treneris pēc tam ļoti asi nolika Elvi, ka tā spēle reāli zaudēja, maksāja zaudējumu tikai dēļ Elvi. Es tā neteiktu. Es zinu, ko teiktu. Es būtu gatavs izteikt apgalvojumu, ka Kolumbus treneris ir sliktākais treneris NHL šobrīd. Jā, tas gan. Ņemot vērā visas tās šīs sezonas. Es pat nezinu, kā to nosaukt. To sastāvu mētāšanu, šurp, turp, spēlētāju nosēdināšanu, pacelšanu atkal augšā. Tas viss izskatās pagalām haotiski. Es nezinu, ir stulbi teikt kaut ko tādu, bet būtu interesanti paskatīties, kā iet Beb kaut kam ar šo komandu. Tas būtu apmēram līdzīgi, kā mēs spēlējot PlayStation GM modu, tad vienkārši tu jūti, ka komandai neiet un tu veic krāsas izmaiņas. Nosēdini laini, ieliec viņu apakaļ sastāvā Gudro. Varbūt viņš sapratīs, cik viņam ir vairāk spēles, es nezinu, cik abiem diviem vairāk nekā 300 spēles NHL vajadzētu būt. Viņi ir gan pieredzējuši NHL hokejisti, viņi zina, kas ir jādara, ir tumšāks, ir gaišāks dienas, bet man liekas, ka trenerim materiāls ir, bet viņš vienkārši nespēja to izmantot. Bet par Elvi runājot, šobrīd izgāja šodien cauri no vārdsargiem, kur ir nospēlējuši top 50 pēc spēlētajām minūtēm. Šajā sezonā. Tātad visu komandu pirmie numuri un plus arī labākie, visvairāk spēlējušie otrie numuri. Starp 50 vārdsargiem Elvis ar 90,7% atvairītu metienu ir 18. vietā. Tātad vidus, bet labais vidus. Teiksim tā, bet ļoti interesanti man likās tas, ka viņš skatiskajā mazākumā ir atvairījis 102 no 109 metieniem. Tu labs matemātiķis uzreiz pateiks, cik tie ir procenti. Labi, es jau sarēķināju tavā vietā, nav ko pulēties. 93,6%. Mazākumā 93,6%. Tas ir ļoti labs rādītājs. Starp visiem, kas ir atvairījuši vismaz 20 metienus mazākumā. Paņemsim šādu robežu šķirtni. 20 atvairīti metienu mazākumā. Tas nozīmē, tu esi nospēlējis cik kaut kādas 7 spēles, 10 spēles. Jā. Kurā vietā starp visiem līgas vārdsargiem ar 93,6% varbūt? Es domāju, ka 6. Pirmajā. Elvim ir labākais atvairīto metienu procents skatiskajā mazākumā joprojām šajā sezonā. Jau kādu laiciņu jau tā ir pietiekami solīda sezona. Jā, šis zaudējums pret Vašingtonu, pēc tam pret Ņūdžersiju arī pagarinājumā zaudējums, un pēc tam pret Toronto viņš nospēlēja tikai pirmo periodu slimības dēļ, pēc tam tika nomainīts, nedavās izbraukumā, un tā arī sastāvā nav atgriezies turpinājumā. Viņam jau šajā brīdī jau 5 izlaistas spēles pēc kārtas vispār ārpus pieteikuma. Treneris arī tā starp rindām izteicies, ka varbūt Elvis jau ir vesels, bet mēs esam izlēmuši viņu paturēt šobrīd malā, paskatīties, kā tad iet Tarasovam. Tarasovam iet, ja Elvis ar saviem atvairīto metienu procentu ir pa vidu, pat mazliet augstākā pa vidu, tad Tarasovs ir. Tas būtu diezgan rēcīgi, ja Elvi tagad aizmainītu pēc nedēļas un teiktu, paskaties, ko viņš teica. Viņš teica, ka tikai starpsezonā aizmainīs. Jā, bet es pilnīgi piekrītu tavam viedoklim, tāpēc, ka viņa līgums, viņš saņem 5,4 miljonu. Jā. 5,4 miljonu sezonā, kas nav maz vārdsargam, un komandas parasti, kas pretendē uz titulu, parasti nav baigi daudz brīvo līdzekļu. Tas apmēram kā tev un man. Dzīvojam līdz sarkanai svītrai, līdz overdraftam, un tad jau domājam tālāk, ko darīt. Ar ko mēs spēsim iztikt, jā, man arī šķiet, sezonas laikā aizmainīt vārdsargu ar tādu līgumu nav viegli. Ir iespējams tad, ja tā komanda atbrīvo sev kaut kādus līdzekļus, pretī dodot kādu spēlētāju, bet NHL GM parasti ir vēl slinkāk nekā mēs un baigi neiespringst. Bet es neatceros tādu vismaz lielu skaļu darījumu, kad sezonas laikā ar tādu līgumu kāds vārdsargs būtu aizmainīts sezonas vidū, pēc sezonas vidus pirms playoffiem. Ir pieredzējuši vārdsargi bijuši, jā, bet tā, ka tik lielu es tagad tā neatminos. Vienīgais, ko var akcentēt, kad
Džeks Kempels arī, cik viņam 5,7 miljoni, man liekas, ir. Viņš AHL diezgan arī švaki spēlē. Tas nav nekāds brīnums, kad arī tik apmaksāt vārdsargi var tik nosūtīts farmklubu. Diezgan Nē, Elvis farmklubu nav vispār nekāda pamata nosūtīt. Ja viņi ielikt veiveros, tad es domāju, ka kāds paņem, bet viņi nekad tur neieliks. Bet, es izgāju arī šodien cauri. TSN ir salicis savu janvāra top 50 spēlētāju, kur varētu mainīt komandas. Tur ir vairāk vārdsargu, tur nav Elvis. Tur nav Elvis? Vienā no kaut kādiem sarakstiem. Sportsnetam bija, bet tur neviens insiders normāls nav piedalījies. Tur ir cilvēki, kam laikam nav ko darīt. Bet TSN-am es uzticos vairāk šajā sakarā, un Elvis tur nav. Tur bija Marks Strēms ielikts, Gibsons, Džeks Allens no Monreāls. Tā tad ir ko izvēlēties. Starpsezonā es arī domāju, Elvis. Pieļauju iespēju, ka viņam arī varētu būt beidzot līdz tai, mērkrūzē 500 ml kaut kur jau bišķiņ pāri Kolumbus. Kolumbus ceļš nekur neved, bet ja mēs par ceļiem un vešanu, tad Uz Balinskis ir Floridā aizbraucis līdz jaunam līgumam. Iekāp mašīnā, aizbrauc, parakstīja, dabūja pietiekami smuks nosacījums. Bet nav nekāda bonusa? Nav bonusa, bet dabūt vienvirziena līgumu. Tas protams, jau ir bonus. Jā, protams, vienvirziena līgums, lai kā daudziem gribētos domāt, tas vēl nenozīmē to, ka tu spēlēsi NHL. Tas tev joprojām var aizsūtīt uz farmklubu, bet tas nozīmē, ka farmklubā tu droši vien būsi pelnošākais džeks. Un tev arī liks spēlēt. Jā, tev liks spēlēt, un kā mēs redzam, farmklubā punkti vācās. Man šķiet, viņiem tagad arī viņi pošās spēlēja brīvā dabā. Winter Classics, jā. Jā, stadionā, bet ja viņam šajā sezonā ir divvirziena līgums, 87,000 kopējā alga, vēl varbūt arī snieguma bonus 80,000, un jau līguma parakstot, tas gan ir iekļauts šajā skaidrībā, bet 95,000, tad jaunais ir mazliet mazāks, jaunais ir 850,000 divas sezonas, tātad katrā sezonā 850, bet, ja šeit tu saņem šajā sezonā 870, kas spēlēt farmklubā par katru dienu tu saņem 10 reizes mazāk, tad nākamajā sezonā tev šāds scenārijs nedraud, bet, protams, arī jāskatās lielajā bildē, jāskatās, kāda ir nākamās sezonas aizsarga situācija Floridā. 3 pamatsastāv aizsargiem laikam bija līgumi, cik skatījos. Uz nākamo sezonu šobrīd parakstīts līgums ir Āronam Egbladam un arī Niko Mīkolam. Diviem. 2 plus vēl Balinskis. Jā, tagad Balinskis, un tad ir Montūrs kā brīvais aģents, Forslings arī brīvais aģents, Ekmans Larsons brīvais aģents, Kuļikovs brīvais aģents, un Mahūrā ir ierobežot brīvais aģents. Farmklubā vairāk ierobežot brīvie aģenti, bet tur no farmkluba paskatoties šobrīd laikam neviens īsti tajā sarakstiņā nav priekšā Balinskim. Bet tāda pārliecība Balinskim, skatoties arī vismaz tos highlights no AHL spēlēm, viņš jūtās kā zivs ūdenī tur. Un, tieši arī gatavojot stāstu Latvijas radio, sazinājos ar viņu tēti Sandri, un viņš teica, ka pēc tām pirmajām spēlēm NHL Uvis arī esot teicis, ka tāds esot bijis mērķis, kad reāli tikt NHL un lēnām, pakāpeniski, klusām tikt līdz NHL līgumam. Tas ir tā pārliecība. Man visvairāk fascinē tā pārliecība. Tā kā nekas nebūtu tāds jauns, pārsteidzošs. Jā, es spēlēšu NHL un pavisam mierīgi. Es domāju, ka nākamajā sezonā viņš arī spēlēs NHL vairāk. Kaut kur, nevis kaut kur ļoti nodara tas, ka tu aizbrauc uz Ziemeļameriku, netipiski, protams, latvietim, bet tu neaizbrauc 18 gados, neaizbrauc 20 gados. Tu aizbrauc jau kā Eiropas, solīds Eiropas līgas labākais aizsargs. Labi, bet tas arī ir bijuši tik daudz gadījumu, varbūt ne latviešiem, ka ir labi aizsargi, bet līdz NHL netiek. Protams, beigās sakrit jau arī, protams, apstākļi. Treniņu nometnē sev parādīja, protams, jātiek arī pie trenera, kurš tev var novērtēt menedžments, bet trenerim nepatīk tavs spēles stils. Šeit viss tā patīkam ir salicies, un es teikšu godīgi, ieraudzīt, ka viņš parakstīja vienvirziena līgumu šajā brīdī. Man tas bija pārsteigums, bet ļoti patīkams pārsteigums, un prieks par katru Latvijas hokeistu, kuram izdodās izcelties, ir īpaši
ar visu to stāstu, kāda ir būvējusies viņa karjerā. Mēs jau iepriekš podkāstu pirms cik ilga laika, kāds pusotrs gads sanāk atpakaļ. Tad mēs tur pārspriedām par Georgu Golovko, kurš strādāja Zviedrijā, urba kaut ko un izurba griezts, dzīvokli remontējot, un tagad viņam ir pasaules čempionāta bronza. Balīnskis Vācijā paciņš šķiroja pastā, lai varētu arī kaut ko hokeju uzspēlēt. Tā kā, tas ir stāsts, padomājiet, cik kaut vai vācieši, kas ir strādājuši kaut kur Vācijā, cik viņi ir tikuši līdz NHL, cik vispār ir šādu stāstu ar cilvēkiem, kas ir, mēs dzirdam ik pa laikam, ka NHL tur debitē kāds spēlētājs, kurš Covid laikā tur lielveikalā pastrādāja. Vai fermā, jā. Tad šādu stāstu ir retums. No Vācijas pasta līdz NHL. Es ceru, ka pēc 30-40 gadiem varēs uzņemt tādu normālu Latvijā filmu. Varbūt jau Vācijas pasta nodaļā ir tāda slavas zāle atvēlēta, kur mūsu darbinieks Uvis Balīnskis tagad spēlē NHL. Katram ir iespēja, varbūt arī tu kādu dienu būsi valsts prezidents. Es ļoti ceru, ka nē. Ne tāpēc, ka es to negribētu, bet tāpēc, ka tas nebūtu labi. Tas nebūtu labi, bet ļoti labi gan iet Teodoram Bļugaram. Iet ļoti labi, jā. Iet ļoti labi viņam, un es atceros pirms sezonas viens no šiem apskatniekiem. Jāatrod tas video, man liekas, mēs podkāstā ielikām, ka neatceros arī vārdu. Protams, Vancouveras Canucks, tur ir apskatnieki ļoti daudz. Viņš minēja, Bļugers nav tas spēlētājs, nav tas 30 punktu spēlētājs, kurš mums īsti noderētu, tāpēc vajadzētu vēl kādu. Jo 30 punktus viņš sezonā negūs. Kā mēs redzam, tagad viņš ir uz tās robežas, kad viņš sasniegs vairāk kā 40 punktus. Vismaz uz pašreizējā tempa. Jā, ja viņš turpinās, kā tagad pēdējās 12 spēlēs, no pēdējiem 12 viņš ir bijis rezultatīvs 11 spēlēs. Ja viņš noturēs tādu tempu, tad neaizmirsīsim. Viņš parakstīja 1 gadu līgumu, tad es domāju, ka viņš vasarā nopirks 5 reizes lielāka māja, nekā viņam šobrīd ir. Jā. Tādā tempā, protams, būsim reāli, vai to izdosies noturēt. Bet atkal, mums vismaz vēsturiski tur ir paticis pažēloties. Tur tas priekšā, tas nesanāca. Tagad padomājiet, tajā maiņā spēlēja cits centra uzbrucējs. Bļugars traumas dēļ izlaiž sezonas sākumu. Tieši kā Bļugars ir gatavs atgriezties, tas centra uzbrucējs dabūtu traumu. Viss saliekas. Ideāli Bļugaram, protams, tā salikšanās, tie klucīši vēl ir jāizmanto. Viņš paņem no tiem klucīšiem, uzbūvē Rīgas pili, kurā iespējams es sēdēšu pēc cik tur tiem gadiem. Bet iedomājies, visam jāsalieks, un viņš arī saliek. Un tagad es atkal tie cipariņi, pagāju cauri. Ko es tagad teikšu, padomājiet, cik tas ir nereāli. Viņi Bļugars šī te Vancouveras, gribētos pat varbūt teikt, 2., 3., kaut kur pa vidu, pat pēc snieguma, pēc savātajiem punktiem. Viņi tātad kopā, Bļugars, Dakota Joshua un Konors Garlands kopā ir nospēlējuši šajā sezonā 5-5 sastāvos 229 minūtes. Šajās 229 minūtēs viņiem ir gājis ļoti labi. 17 iemesta vārti. No maiņām, kas ir spēlējuši mazāk par viņiem, par šīm 229 minūtēm, 5-5, labāk ir klājies tikai 2 virknēm. Gūtajos vārtos, gūto vārtu elitē. Jo viņiem ir 14 iemest vārtu un 7 ielaist. Kur tad ir? Divas maiņas, kuras ir spēlējuši produktīvāk, mazāk minūtēs. Viena maiņa ir Winnipeg Jets, NHL līdervienības pirmā maiņa, Nikolais Īlers, Gabs Villardi un Marks Šeflī. Viņiem ir 15 gūti, 4 ielaist. Un otra maiņa, kas ir produktīvāk spēlējusi, ir Zaks Haimans, Rains Nugents Hopkins un Konors Makdēvids. Arī dzirdēti spēlētāji, jā. Tātad šīs ir 2 vienīgās maiņas. NHL līdervienības pirmais virknējums un pasaulē labākā hokeista maiņa, kas ir mazāk minūtēs samatuši vairāk nekā šis virknējums. Un vēl arī tātad, ja viņiem ir 14 gūti, 7 ielaisti, tas nozīmē no katriem 3 vārtiem, kas atrodoties viņiem laukumā ir gūti, 2 ir gūs viņu virknējums. Vai koma aizsargi arī var iemest, tas tiek skaitīts tur kopā. Labāk gājis ir tikai 4 maiņām.
Ja mēs ņemam šo te procentu, tad 66,7% no visiem laukumā gūtajiem vārtiem ir ielidojuši pretinieku vārtos. Labāk ir gājis 4 maiņām. 2 no tām nosauktiem, jā. Jā, arī. Nu, viņi šobrīd ir kopā ar Dallas Stars pirmo maiņu, kur ir Marchmans, Segins un Dušeins. Viņiem arī ir. Un tad tur ir... Tur mājiņa arī Losandželosē, tur Kopitārs centrā. Padomā, šobrīd, tā reāli paskatoties pēc šiem te datiem, sanāk, tā top 10 mājiņa šobrīd pēc tā, ko viņi ir paveikuši. Un arī skatoties pēc punktiem, es paskatījos, cik ir priekšā Bļugers tādiem spēlētājiem kā Piers Luks Dubois. Atceramies viņu arī Kolumbusā, tad Winnipegā, tad viņš gribēja uz Monreālu, tad viņš atkal ir nonācis Losandželosā. Arī Timo Maiers, kurš labu līgumu dabūja, un Jurajs Slavkovskis. Tas arī tāds pirmā drafta numurs, Slovāks, kurš Eiropā labi sev pierādīja, viņš arī punktu ražāja mazāks. Jā, Slavkovski man negribās iekļaut tur, jo viņam alga ir apmēram līdzīga tur ar Bļugeru, bet tad padomājam, Dubois ir pār 5 miljoniem, un cik Timo Maiers parakstīja? Labs jautājums. Es man liekas, ka bija, katrā ziņā, bet tie uzvārdi jau paši par sevi ir ļoti iespaidīgi. Jā, bet mēs zinām, NHL punktus tulko dolāros. Tas tā strādā. Ja šobrīd turpinās šādā pat tempā, Bļugeris nākamā sezona parakstīs tādu pietiekami jaudīgu, droši vien laukuma spēlētājiem jaudīgāko līgumu kopš Ozoliņa. Jā, jo Timo Maieram sanāk 8,8 miljoni. Labi, 8,8 miljonus Bļugers nedabūs. Kaut vai pusi dabūtu, es jau būtu ļoti priecīgs. Jo arī skatoties, pagāja cauri tiem, cik ir tā sērijas gūto punktu, teica 13 spēlēs, 12 punktu līdz šim. Bļugeram tā garākā sērija bija kopumā 11 spēles. Tajā 11 spēļu robežā viņš gan 2 spēles izlaida bez gūtiem punktiem, bet labi, reiķināsim tāpat, 11 spēlēs viņš gūta 10 punktus. Un pirms tam starp tādiem latviešiem, kuri pēdējie ir bijuši Girgensonam 2014.15. gada sezonā, viņš 8 spēlēs guva 8 punktus, un arī 2 spēles bija izlaistas bez punktiem. Tā kā mums ir ļoti ilgs laiks pagājis kopš brīža, kad sporta centrā katru dienu, kad Bļugers spēlē, ir raksts ar to, ka Bļugers gūst punktus. Un neaizmirstam, kur Girgensonam 8,8 spēlēs aizved. Zvaigžņu spēle. Es to negribēju skaidri teikt, bet par to, ka tagad Bļugeru tomēr vajadzētu varbūt saņemties. Mums viņu vajadzētu iebalsot zvaigžņu spēlē. Bet, labi, tas nebūtu arī atbilstoši, bet man tiešām gribētos pirmkārt, lai Vancouveras šis skrējiens nebeigtos līdz ar regulāro sezonu. Līdz playoffā beidzot arī Vancouverai arī pāris gadus neko tādu normālu nav izdevies paveikt, un ir visi priekšnoteikumi. Viņiem ir labs pirmais aizsargs pāris, viņiem ir šobrīd NHL ļoti iespējams pats labākais vārdsargs. Viņiem ir uzbrukumā laba pirmā mājiņa, ne mazāk laba šī te Bļugera mājiņa. Labi, tur vēl citas peripētīs viņiem tur notiek, un iespējams daži spēlētāji tiks aizmainīti. Bet arī Petersons. Jā, es biju Zviedrijā, es dzirdēju, viņiem ir Zviedrijas U20 izlasē ir aizsargs ar identisku vārdu. Arī Vancouvers draftēts, tā ka viņiem var būt dubultais. Es dzirdēju, kā Zviedru informators un informatore paziņo. Bija Peteršona? Elijas Peteršona. Okay, labi. Es pat nobrīnījos, ja viņiem bija vispār U20 čempionāti. Tur tāda figūra bija savā ziņā, jo pirmā pats spēle atklāšanas mačs ir Latvijas-Zviedrija, bet tas ir vakarā, pirms kura notiek visa ceremonija, bet pirms tam ir spēle Somija-Kanāda, ar ko sākās arī mans čempionāts. Kanādieši iemet pirmos vārds, un kā šovs halē pie gola tiek izslēgts gaismas šovs iet, tur viss smuki izskatās. Pie pirmajiem vārtiem tas notiek, pie otrajiem tas nenotiek, pie trešajiem tas nenotiek, pie ceturtajiem tas nenotiek. Un tad es nezinu, cik tās ir patiesas vai nepatiesas runas, bet klīd runas, ka IHF prezidents esot bijis nenormāli neapmierināts, ka tā tiek darīts un aizliedzis tā darīt. Pārtraukumā starp pirmo periodu. Tā kā Zviedri dabūja tādu augstu dušu. Es nesaprotu, kāpēc viņš nebija neapmierināts par to, ka atskaņoja mazu daļu no himnas pēc gūtiem vārtiem. Kas tas par marazmu ir?
Kādā jēgā vajag atskaņot valsts himnu? Man likās interesanti. Man atkal nelikā. Himna tas tāds cēls, sakrāls moments. Ieintegrēts 3 sekundžu. Jā, bet kāpēc vajag tās 3 sekundes? Tas man šeit vispār ir tik ļoti pārspīlēts, jo es pirmā arī neuzskatu Latvijas čempionātā pirms katras spēles ir nepieciešams atskaņot himnu. Ok, tas ir pavisam citādāk, ja to atskaņo pilnā garumā, bet atskaņot tikai mazu daļu. Man liekas, tas tā patīkam nosinēt vārdus. Tas jau ir priecīgs moments. Protams, ir bišķi citādāk, ka tu pie 1-7 iemet un tev atskaņo himnu. Bet ja tu iemet 10-0 panāc, jo tik arī tur arī pēc vārtiem katras valsts valodā tad noskan tā dziesmiņa katrai valstī, tad himnas fragments tur 5 sekundes vai 3 sekundes, nemēri. Un tad arī tās valsts valodā tiek pateikts, piemēram, latviski 1. Un tad vienā no spēlēm tika noskaidrots, ka ir audio ierakstīts laikam katrai valstī līdz 10, jo tur tika iemest 11 vārtu un vairs šī paziņojuma nebija. Jo, 10-1. Kas iemet 11 vārdus? Otrā grupā tajā halē, kurā ļoti augsts bija, tur vispār bija šī mix zona, kur pēc spēles notiek intervijas ar spēlētājiem. Ārā bija? Tikpat kā ārā kaut kādā blakus halē, kaut kāds tas plastikāta treniņa laukums, kur arī var mest tur vārtu pakārt pie griestiem, tā kā, ja tur kaut kas notrūkst, tad uzkrīt tev uz galvas, kamēr tu uzdod kārtējo dumjo jautājumu. Tur tik augsts, tu stāvi jakā un vienkārši drebinies un domā, ko vēl dumji var paprasīt. Okay. Par gudrībām atgriežoties, Zemgus Girgensons, viņš tagad vairs nesalst, viņš atpakaļ laukumā ir. Bet, Buffalo jau arī tā diezgan augsta pilsēta. Ir augsta, jā. Pirms pāris gadiem, cik tur kaut kāds metrs uzsniga pa vienu nakti? Jā, es nezinu. Pirms pāris gadiem pareizi bija, jā, ka netika ārā pat no mājām cilvēki, tur bija kaut kas tāds. Pāris dienas bija, diezgan episki. Bet arī Buffalo netiek ārā no savas bedres, tā vien likās. Pagājušā sezona, tūlīt būs nākamā sezona playoffs un lūdzu atpakaļ. Ko lai dara? Es domāju, man personīgi liekas, ka Girgensonam vajadzētu iet uz citu klubu, pateikt, paldies, veči, es dodos, jo, kā tu visu laiku esi tos 12 gadus nosēdējis tajā komandā, visu laiku ir zaudējumi, un visu laiku nav. Zaudējumi. Un vēlreiz zaudējumi. Es domāju, viņam psiholoģiski arī viņš bišķiņ atgūtos, tāpat kā Bļugers. Viņš bija tajā Pitsburgā, nāca tie punkti, bet tagad viņš atradis jaunu komandu, uzlicis līkmi sev uz sezonu, es parakstu 1 sezonas līgumu ar cerību, es parādīšu, ka jā, es esmu tas spēlētājs, kurš var ne tikai labi nospēlēt mazākumā, bet gūt punktus. Un es domāju, Girgensonam tas pats, jauna vide, jauna apstākļi, viņu sapurināt vairāk. Jā, traumas dēļ viņš izlaida mēnesi, atgriezās 2023. gada pēdējā spēlē. Pēc atgriešanās arī ir 1 gūti vārti, bet es tā pagāju cauri. 24 spēlēs viņam šobrīd ir 3 vārti, neviens piespēles. Ja viņš sezonas turpinājumā neizlaiž nevienu spēli, tad viņš aizvada 65 spēles. Un pie šāda tempa viņam būs 8 vārti un neviens piespēles. Un Girgensons nekad karjerā nav palicis zem 15 punktiem. Šo izskatās, ka varētu būt produktivitātes ziņā vismaz sezonas karjeras sliktākā sezona. Toreiz viņam bija, pirms tas jau sanāk, tas jau vairs nemāk reiķināt, gadi iet uz priekšu, matemātikas skills neiet uz priekšu. Vēl sliktāk. 6 sezonas atpakaļ tas sanāk, jā. Toreiz viņam bija 7 vārti, 8 piespēles. Jā, līgums atkal beidzas pēc šīs sezonas, bet tev šķiet, ka būs tāds pieprasījums, lai viņš varētu izvēlēties, kur viņš grib iet, vai varbūt būs tāda situācija, ka ir jāņem tas, kas ir, un varbūt, ka Buffalo ir vienīgais, kas ir. Atkarībā kādu cenu būs uzlicis. Kaut vai minimālais līgums šobrīd. Es domāju, par minimālo līgumu viņš atradīs komandu arī citur, kur spēlēt, bet jautājums, vai viņš vispār vēlās pārcelties. Mēs tik ilgi jau nodzīvots ir Buffalo. Man personīgi, es jau neesmu Girgensona aģents. Es nevaru pateikt klaunu. Ja tu būtu Girgensona aģents, tu būtu daudz bagātāks. Jā, tad mēs varam podkāstu netaisīt, bet mēs taisītu Zemes Girgensona podkāstu. Jā, un uzaicināt viņu uz interviju. Man liekas, ka būtu arī labi dzirdēt Zemgu Latvijas mēdījos, kā viņš runā ar kādu no mēdījiem. Un, starp citu, Pūvbalīnski runājot, daudz Latvijas mēdīji arī centušies sasniegt viņu.
interviju ar pašu var komunicēt, bet Florida ir diezgan neatsaucīgi. Nezinu, viņi cenšas pasargāt tuvi, lai neuzdot kaut kādus sarežģītus jautājumus, bet jā, katrā ziņā pagaidām vēl nav izdevies izveidot interviju, bet noteikti laika gaitā. Cerams, ka tas izdosies. Un, jā. Liekam punktu. Es domāju, ka mēs šajā reizē varam likt punktu. Domājot par nākamajām reizēm, mēs skatīsimies. Nu, noteikti, es domāju, ka nākamajā reizē mums būs kāds viesis. Nu, mēs esam gatavi 24. gadu sākt ar blīkšķi. Ar blīkšķi, jā. Mazliet tur būs jāpagaida, bet noteikti šis personāžs būs tā vērts, gaidīšanas vērts noteikti. Es domāju, ka noteikti. Nu, skatīsimies, ko mums piedāvās cilvēki. Un galvenais, liels jums paldies, ka jūs joprojām esat ar mums, tiem 3 cilvēkiem, kas šeit ir palikuši. Ielieciet 5 zvaigznes, iekšķīt uz augšu, subscribe, aizsūtiet draugam, sievas mātei, jā, mīļākajai. Bērndārza audzinātājai. Visiem Vienalga aizsūtiet jebkuram cilvēkam, pasakiet, lai uzklikšana virsū. Tas mums tikai palīdzēs. Kaut vai cilvēkiem uz ielas palūdziet, lai atver savu telefonu, parādi, kā viņi uzspiež. Tas mums derēs. Un rakstiet komentārus. Tas mums arī palīdzēs. Jā, algoritms YouTube tiešām tā strādā. Spiediet, rakstiet. Visu dariet. Un, ja ir jautājumi, droši rakstiet. Mēs tiekamies nākamreiz. Kāda tev jaunā gada apņemšanās? Jaunā gada apņemšanās. Vairāk sportot. Mums varētu būt abiem diviem mazāk pārteikties. Vairāk sportot ir neizmērams lielums, ja kas. Tie 3 cilvēki tagad arī izgāja ārā. Tagad būs tas dvēseliskā daļa, bet kā ir izmērams vairāk sportot? Jābūt jau kādam mērķim. Tev nav kāds konkrēts mērķis? Ir mērķis, kā noskriet maratonu. Tas būtu tas mērķis, jā. Tu arī skries, jā? Tu jau esi noskrējis. Es savā dzīvē tikai tālāk par sapņošanu neesmu ticis un pusmaratonu kaut kad agrāk. Bet šogad es esmu apņēmies beidzot izdarīt. Pajautā man gada beigas. Tiksimies, kad būs izmērā tā kā 2. Jā, jo nevarēs ielīst. Tieši vakar izsaiņojām mājās. Iepriekšējā gada apņemšanās sarakstījām uz lapiņas pirmoreiz dzīvē, lai paskatītos. Es tur izsaiņoju, es tur ieraudzīju kaut ko tādu, ko es pat neatcerējos. Izrādās, man bija apņemšanās noskriet arī kaut ko, bet noskriet 2 maratonus. Jā, 1. janvārī uzrakstīju, 2. janvārī aizmirsu. Bet šajā gadā man ir mērķis. Jā, kāds? Tas mērķis? Tas maratons? Maratons ir viens no mērķiem, protams. Viens no mērķiem. Okay. Skatīsimies, kādi jums būs mērķi. Tiekamies nākamreiz. Jā, ierakst savu jaunā gada apņemšanos. Starp citu, jā. Hokeja sakarā arī kaut kāda apņemšanās. Jā. Es domāju, ka, starp citu, mūsu kaut kāda apņemšanās varētu būt, ka mēs varētu uztaisīt live podcastu. Zini, tā kā lielie podcastu taisa. Bet, cik daudz cilvēku atnāk? Tam jau vajag internetu. Nē, Latvijā jau ir ātrākais internets pasaulē. Wrong. Okay. Tas bija pirms daudziem gadiem. Labi, beidzam muldēt. Davai. Bet uzrakstiet komentārā, ja? Davai, čau.